Koordinātu ase, retāk saukta par skaitļu asi, ir ļoti būtiska daļa matemātikā, un tās vizualizēšanā tā palīdz attēlot un saprast dažādas skaitliskas vērtības un to attiecības. Tā ir taisne, kurai ir noteikts konkrēts sākumpunkts, kas tiek atzīmēts kā skaitlis 0. Papildus sākumpunktam, koordinātu asī ir arī noteikts solis, kas norāda koordinātu ases iedaļu vērtību, kā arī pozitīvais virziens. Pārvietojoties pozitīvā virzienā, skaitlis kļūst lielāks, bet negatīvā pretēji mazāks. Ja ase ir horizontāla, to apzīmē kā X asi, pozitīvais virziens ir pa labi, bet ja tā ir vertikāla, Y ass, tai pozitīvais virziens uz augšu. Pozitīvā virziena noteikšana ļauj interpretēt skaitļus un to attiecības uz ases. Katrai pozīcijai uz koordinātu ases ir pakārtots skaitlis, ko sauc par koordināti. Šī koordināta ir attālums no sākuma punkta līdz dotajam punktam uz ases, un tā var būt pozitīva, negatīva vai nulle, atkarībā no punkta atrašanās vietas attiecībā pret sākuma punktu. Soli izvēlas tik lielu, lai precīzi varētu atlikt skaitli vai punkta koordinātu, un tādēļ to izvēlas atbilstoši skaitliskajiem lielumiem, kas jāatliek uz koordinātu asi. Piemēram, ja uz koordinātu asi jāatliek skaitļi, kuru lielums mērāms desmitos, tad arī soļa lielums izvēlās atbilstoši, ja desmitdaļās arī soļa lielums būs desmitdaļās. Apskatīsim vēl vienu piemēru un ko mēs no tā varam mācīties. Attēlā redzams, ka uz dotās koordinātu ases X sākumpunkts ir C, solis ir 1, punkta A koordināta -3, punkta B koordināta -1, punktam C ir 0, punktam D. Kāda tavuprāt ir punkta D koordināta, izdomā un skaties tālāk. D punkta koordināta ir 2,5 un punkta E koordināta ir 4. Negatīvās vērtības ir, kādiem punktiem ir negatīvas vērtības? Protams, punktiem A un B no 0 pa kreisi un pozitīvās vērtības ir D un no 0 pa labi. Labi, ka noskatījies, bet vēl labāk, ja saprati, ja nē, tu zini, kas jādara.